varētu teikt, stāvējusi klāt pie šīs grāmatas tādā ziņā, ka Gaida man viņu deva lasīt, un es arī lasīju vairāk kārt. Nekad nebiju 4 reizes lasījusi viena dzejnieka darbu. Man tas likās ļoti interesanti, tas, kā Gaida strādā. Vispirms jau tā, izlasījusi pāris dejoļus no grāmatas, es skaidri sapratu vienu. Tā ir dzejniece. Tā vairs nav tāda, meitenīte, kas raksta dejoļus, un viens tur sliktāks, viens labāks, un ir cerība, vai ne, nav cerība uz kaut ko. Manā priekšā jau bija dzejniece. Ar pilnīgi tādu dzejisku izjūtu, gan savā mani izturēšanās manierē, gan tajā, ko viņa runāja, kā viņa domāja. Varbūt, ka tas bija jau nobriedis cilvēks ar savu, kamīkam ir savs vārds, ko teikt, ko viņa arī bija pateiks. Pirmā grāmatiņa jau bija tāda maziņa, un es viņu pat neredzēju veikalot, viņa droši vien kaut tik ātri izpīsta. Šī grāmata, es domāju, ka šo grāmatu lasītā pisks. Šī grāmata spēja cilvēku lasītāju ieinteresēt jau tā ar pirmo, ar jaunības rakstu, var sakot, šī grāmata, ja es būšu maldījusies, es nevaru pieņemt, es domāju, ka es nemaldīšos, ka šo grāmatu pisks, jo nenoliedzams ir tas, ka Gaida Pūliņa nav nekāda iesācēja vairs. Viņa ir gatava dzejniece. Kādam viņa var patikt, kādam labāk, kādam netik labi. Ir lietas, kas arī man nepatīk šajā grāmatā. Mēs jau ar Gaidu runājām, es gribēju, lai viņa kaut ko tur izņem ārā un tā. Un kaut ko viņa arī izņēma. Tā kā atrast tev tur var arī gaumas ir dažādas. Lasīsiet, redzēsiet.